Sveiki! Es esmu Roberts Ķīls un aicinu jūs 5. jūlijā 11. kur nu vien jūs esat, atnākt un piedalīties ideju dienā. Šo ideju dienu organizē Tautas domnīca internetā scenārija.lv un SKDS ar Eiropas komisijas delegācijas Latvijā atbalstu. 5 dažādās vietās Latvijā, 5 reģionos notiks šie pasākumi. Proti Aucē, Talsos, Līvānos, Valmierā un Siguldā. Šo pasākumu ietvaros notiks divi notikumi. Viens ir ideju galds un otrs ir ideju siena. Ideju galds tāda it kā klasiska ekspertu diskusija, taču diezgan neierastā forma, ne tādā, kā tas parasti ierasts. Parasti ierasts ir tāds, ka šādiem pasākumiem atbrauc gudrinieki no Rīgas un kopā ar vietējiem tur diskutē par kādām kopējām valstiskām problēmām. Šoreiz mēs esam izdarījuši otrādi. Mēs pirmkārt esam lūguši vietējām pašvaldībām sagatavot sev konkrēti svarīgus jautājumus, kas attiecās uz viņu darba organizāciju, uz miedarbību ar pilsoņiem vai uz kādu jautājumu, ko viņiem ir būtiski atrisināt. Un šos jautājumus koncentrētā veidā izdiskutē un sniedz risinājumu 6 cilvēku komandu atraktīvu moderātoru vadībā. Šie 6 cilvēki ir 2 eksperti, jā, no Rīgas, bet ne tikai, 2 pašvaldību pārstāvi un 2 attiecīgās pašvaldības vai novada aktīvi cilvēki, biznesa pārstāvi, jauniešu pārstāvi, sabiedrisko organizāciju pārstāvi. Lūk, šī 6 cilvēku grupa moderātoru vadībā mēģina atrast atbildi. Moderātori savukārt būs Ansis Bogustovs, Valdis Melderis, Krista Vāvera, Ieva Alberte un Dmitrijs Petrenko. Šie cilvēki tad mēģinās turēt diskusiju karstu. Visas šīs diskusijas visās vietās filmēs un raidīs tiešraidē internetā platformā Scenārija.lv. Jūs droši varat ieslēgt savus dators un vai nu izvēlēties konkrētu vietu, tur Auci vai Līvānus, vai mainīt, kurā brīdī, kuru jūs gribat paskatīties. Mums ir arī vairāk mazāk tāds kā tematiskas ievirzes katrai šai diskusijai. Proti Aucē mēs runājam vairāk par izglītību, kas skar lokālus jautājumus. Talsos par lauku attīstības jautājumiem, Līvānos izglītības un ekonomikas savstarpējo miedarbību. Siguldā mēs runājam par vīdes jautājumiem un Valmierā par līdzdalību, pilsoņu aktīvas līdzdalības jautājumu. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas ir tieši tādā lokālā, vietējā mērogā. Līdztekus ideju galdam būs arī ideju siena, kurā mūsu kolēģi, aktīvie puiši no ideju talkas palīdzēs vietējiem pilsoņiem radīt interesantā formā un veidā idejas, ko var tūlīt īstenot vai kopā, vai varbūt pat individuāli īstenot, lai uzlabotu dzīvi un dzīves apstākļus tajā konkrētajā vietā. Mūsu mērķis ir patiesībā visai vienkārši. Pirmkārt, iepazīstināt un dot izmēģināt tādu jaunu formu, kā var rast risinājumus, kurā var salikt kopā gan vietējo, gan varbūt ekspertīzi, kas ir no citām vietām. Un otrkārt, es domāju, mēs gribētu arī nonākt pie risinājumiem, tādiem risinājumiem, ko patiesībā dienas beigās var arī apliecināt, ka tas ir īstenojams un to var ņemt un vietējā pašvaldība arī izdarīt. Tā kā, ja jums ir interese un ja jūs varat nāciet paši, ja jums tāda vai cita iemesla dēļ esat tālu no vietas, ieslēdziet datoru, ierakstiet www.scenārija.lv 5. jūlijā 11. no visām 5 vietām tiešraidi internetā, skatieties Līvānus, skatieties Auci vai mainiet, bet esiet kopā mums un piedalieties arī ar saviem komentāriem čatā, jo tos jautājumus, ko jūs atsūtīsiet, tos savukārt turpat pie galda moderātoru vadībā attiecīgā grupa arī iztirzās. Lai jums veicās!